Kad jūs jau mūžīgais komentārs. Vakar. Vakar. Vientuļie divi skatītāji. Labrīt! Mīļie 4 pirmie skatītāji. Labrīt! Kā jums iet? Mēs savukārt, ka esam savākušies. Esam savākušies. Lai parādītu jums to, kas notiek šeit pie ministra kabineta. Īsāk sakot, esam kārtējā protestā pret Stambulas konvenciju. Ja kāds nezina, kas tas ir vēl joprojām, aicājiet tuvākajā aptiekā. Zvaniet 118, lai mums paskaidro, bet godīgi sakot, Parādīšu tevi šodien arī mums parādīšu. Mēs esam zem krūma. jā, mēs esam zem krūma. Ministra kabineta un šobrīd te notiek kārtējā skaita jau nezinu kurā protesta akcija pret šo te Stambulas konvulsiju, kā viņu sauc. Mēs gan esam varējuši piedalīties, šī mums būs laikam 3. Bet, atšķirībā no tās pēdējās, kur bija pie Saimas, bija tiešām tikai 10 cilvēki, šeit jau ir mazliet labāk, ja varētu būt kāds 100 pāri. Jau tātad tauta ir mūs sadzirdējusi. Labi, mūs, bet vispārējais ažiotāžu mazliet ir pacelt, tad, protams, ka arī mēs esam stāstījuši par to, kas tas viss ir, un tāpēc mums nekādā gadījumā nevajadzētu pieļaut, ka tādas lietas šeit notiek mūsu zemē. Bet izrādās joprojām ir vēl cilvēki, kas nezinu, ko tas nozīmē, ne? Jā. Bet te ir tāda, man liekas, tāda tipiska mūsu tautas īpašība, kad cilvēki sāk rosīties tajā brīdī, kad ūdens jau smeļās ir kā jau iekšā, jo kamēr vēl var elpot, kamēr vēl ir kaut kāda laiva vai plosts vai zars pie kā pieķerties, tikmēr it kā visi vēl tā kā, būs jau labi. Bet izskatās pagaidām, kad baigi labi nebūs, jā? Nē, jā. Latviešiem ir jānāk ārā no meža. Jāpievienojas. Stambulas konvencijai! 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 Skaisti, tā jau sen vajadzēja. Ķer nost.
Rekas tā bija. Izglītībai jābūt provokatīvai. Izglītībai jābūt provokatīvai. Provokatīvai, ja kāds nezina vārdu provokācija skaidrojumu, tad varam tā kā iepazīties, ja? Man jau ir aizdomas, ka Čakas kundze zina skaidrojumu. Tur jau tā problēma. Viņi ļoti labi visu kaut ko zina. Man Čaks bija ļoti labi. Čaks tā būtu dušu. Jāpavaicā ir Julija pastāsti lūdzu arī mūsējiem ļaudīm, kas te šodien notiks ar tiem parakstiem. Tā, 24,614 paraksti ministrs atbrauc laikam. Vai ne? Uzmanību! Ķeram šito. Konvencijai! Nē, Stambulas 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 konvencijai! 300 cik? 385 rokas. Burtiski skaitām katru parakstu, ļaudis mostamies 380 vēl vajag. Jā, mēs mēģinājām aprakstā ielikt linku uz balsošanu, tā kā droši dalieties. Tā. Nu ko? Jā, vajadzēja ledeni kaut kādu. Nu, kas te vēl notiek? Ļaudīm. Pārsītina. Tieši tā. Vadošā fantāzija piedomāt pārējos 127 dienos. Šī ir liela mīkla. Vienkāršiem prātiem. Tas ir rēbus. Tam ir vajadzīga izglītība 12 gadu garumā, lai apgūtu visu. Lai apgūtu, jā. Bet tas jau tikai viena māsa daļiņa. Jā, 127 var. Demigirl. Vai tam 86 kaut kāda? Vai 70? Gan jau būs tagad vidusskolā nebūs 127, 86 būs tiem, kas pamatskolā. Kas ir Demigirl un Demiboy? Demigorgens, tas ir tāds briesmonis no viņa pasaules. Tas ir dēmā variants. Dēmona variants. Un saki, lūdzu, kas notiks tālāk ar tiem 25,000 pārakstu? Kas tas tagad, tas līdzīgi kā iepriekšējo reizi, jā? Tad jau tie tur jau skaitās būs vēl 10,000 klātiem iepriekšējiem. Bet tie ir citi paraksti, jo divreiz vēl nevar. Tad varēs vēlreiz sniegt iekšā. Lieciet mierā mūsu bērnus! 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 Tā, jaunatieši esam tiešraidē. Jā, Ligita, paldies, paldies. Mēs esam vienoti šajā jautājumā. Nē, Stambulas konvencijai! 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 Nē, pamoties ar kādu. Tas jau ir ļoti vienkārši un skaisti iedomājieties, ja te būtu tie 25,000, kas parakstījās, kā jums liekas, vai būtu nedaudz skaļāk, vai sadzirdēt labāk, vai? Tas jau
parakstīties jau var faktiski viens, tāpēc, ka, kā mēs zinām, kad vidā jāsniedz tās deklarācijas, dabūt savu kapēciņu, tad tur simtiem tūkstoši vienā naktī spēja parakstīties. Mazliet neliela atļauja. 24, tā, 30. Bet, nu labi, labā vēsts ir tā, ka šobrīd paraksti būs... Labā vēsts ir tāda, ka ir kaut kas tomēr sakustināts un ļoti daudz ir cilvēki jau arī aicinājuši video uzrunās un iesaistījušies arī par kaut kādas preses relīzītes ir tikušas nodrukātas, kas bija liels pārsteigums vispār. Pastāv iespēja, ka burtiski pēc 3 kādām stundām pat varētu savākt šādā ātrumā, kas notiks. Jā, nu cerēsim, ka tas tālāk kaut ko arī dos, jo, principā, savākt ir viens. Jā, paldies jaunatviešiem, paldies visiem, paldies Tautas kanālām. Ko paldies? Mēs jau visi viens otram varam pateikt paldies, tāpēc, ka katrs jau dara savu darbu, un tas ir kopīgais darbs, un šeit nav kaut kas jāšķiro viens vai otrs, kaut kādas nopelnas sev karināt, jā. Skaidrs, ka visi ir iestrīgti, vienkārši kolosāls kopdarbs. Tie, kuri gribēja, tie, kuri teica, jūs neapvainojaties, jūs ir tādi lesni, katrs savā stūrī, kurš tad katrs savā stūrī, visi ir apvienojušies, redziet? Lielākā daļa jau arī tā ir, jo katrs savā stūrī. Jā, tas jaunais bukletiņš. Aplītības atvainojos, gāzos virsū. Es izdarīju. Labadiena, Laura. Sveika, Laura. Lai jums visiem veicās. Paldies, lai mums tiešām visiem veicās. Ko tu domā par to, kad ir ļaudis, kas saka, ka mūsu draugs ir? Ko lai dara? Dod, ja, kafiju? Dod? Reku dod kafiju, nāciet uz protestu, dod kafiju šeit. Kā barikādēs šeit ir, dod kafiju. Tas maidzes arī ir? Kaut kas tik uzprotams ir, bet, cepēši nav tā. Hauptēs nav. Es gribēju tev vaicāt. Ir cilvēki, kas uzskata, kam šim visam nav nekādas jēgas, kuriem ir ļoti dziļa pārliecība, ka vispār nekam nav jēgas, ka viss ir izdomāts, viss ir nolemts un lielā mērā tā, protams, arī ir. Katru pieved limuzīnā, nevis varētu tā kā uz kolhozu kādreiz autobusu brauca, saveda visus savāc un atved uz darbu. Bija lētāk. Lielā celtena autobusā varētu viņš visu savākt, normāli ietaupītos naudiņu. Starp citu parāda, kas tur pa karogiem mums tagad ir. Protams, nav jau tā, ka mēs nezinājām. Mēs zinājām, bet bet ir tā, ka pats pēdējais ir palicis Latvijas karogs, un tikai vajadzēs braukt tur nākamo, kas nebūs mūsu. Tad jau. Mūsais būs jāņem nost. Savu. Bet labi, par ko mēs runājām? Es gribēju prasīt. Cilvēks pārliecināt, ka nekam nav jēgas, kad viss šis te ir izdomāts un lielā mērā, jo, protams, globāli ir daudzas lietas, protams, ir jau sen izdomāts un izlemts. Bet kā tu domā, vai ir jēga kaut ko darīt? Ir jēga cīnīties. Man ir, es zinu atbildi šo jautājumu, ko tu domā? Ja es tā būtu domājis, jau vispār pirms 3 gadiem būtu nodevēji. Šie ir īstie nodevēji, mīļie draugi. Zivie zemnieki.
sākums. Tā vajadzētu katru dienu, jā. Tā vajadzētu katru dienu, jā. Un iedomājieties, te būtu viss pilns cilvēkiem un cik būtu skaisti un skaļi viss. Tad būtu savādāk. Var sakot, mums neļauj runāt šie riebekļi. Nāc pastāst savu viedokli, vai tautai ir jēga celties un kaut ko darīt, iestāties par bērniem, par ģimenēm. Kā tev liekas, ir jēga vai nav? Tas pats skan tā diezgan, es to teikšu, provokatīvi. Vai ne? Kaut kur tāda prasme ir jēga. Vienkārši tāpēc, ka Ja jau pat tam nav jēgas, tad ņem spriķi un atlidies no šīs pasaules. Nu, lūk, jo tieši pēdējās dienas, jā, es tev atkal pārtraucu, un diezgan tā nedaudz tā dusmu uzsita dažādi ieraksti par to, ko jūs tur ņematies, viss ir izlēms, nekam nav jēgas, viss tiks pieņems, tā. Un te, mīļie draugi, nu, jums nav bērnu, jūs nesaprotat, ka tas ietekmēs visus pagaidām, protams, kad sistēma sabruks, jā, tad būvēsim savas mājiņas un sāksim visu no nulles. Bet šobrīd. Nu, lieta ir tajā, ka pirmkārt daudz jau vairāk par virsrakstiem nekad nelasam, jo tā kā šis ir tā, ka tāpēc jau viņi pamanās sūdu ietērp spožā konstrukšu papīriņā, mēģina to pasniegt kā kaut ko pozitīvu. No pirmā uzmetienas varbūt tā arī izklausās un izskatās, ka tiešām, bet kā tad kurš tad varētu būt pret vardarbību pret sievieti? Vai ne? Kā, ja? Tāpat laikā kaut vai atvarot un kaut vai palasot, jebko par to tēmu, tad reiz ir skaidrs, kas tā tiek maskēts, tur ir konkrēti punkti. Tur ir runāts par to, kas tad izpratnē ir tā sievietes aizsardzība. Un tas ir padarīt viņu tieši tādu pašu kā vīrietis. Jā, un tad būs stipri, jā. Nojaut visas robežas, stereotipus, starp dzimumiem, lomas, kuram kas būtu jādara, kā jāuzvedās, kā jāģērbjās. Visi, to viņi ļoti vienkārši nosauc par stereotipiem. Dzimumu stereotipi esot jāatmet un jāveic ir kaut kādas pārmaiņas un skaisti saprakstīts. Reāli tas nozīmē tieši to, ka parādās lovetis, ko var iet ir puši, jā. Ne, tas jau labi, kādreiz jau bija kopējās tolis, nav problēma, bet tas ir citu domu, jā. Nojaukt visu civilizācijas pamatu. Kas, kad? Nu kā vēl? Tas viss tur ir skaidri rakstīts, un ka tas būs jāmāca bērniem jau no skolās, ka to dzimumu var izdomāt pašam, tas viss tur ir iekšā. Kāds tam sakars ir sieviešu aizsardzība? Absolūti nekāds, tieši otrādāk, tur jau tas faktiski padara sievieti par neko. Tas jā, kā jūs aizsargāsiet, ja nebūs vairs sieviete nav obligāti sieviete, sāksim par to, ko tad jūs aizsargāsiet. Kā viņi tagad sievietes dēvē, man pat negribās teikt. Var jau palasīt tos medicīnas žurnālus. Par dzemdējošiem ķermeņiem, jā, kā tur bija? Apmēram tā, nu tad kas tur ko aizsargāt? Tas viss ir pilnīgs ārprāts. Bet tas viss ir jāizlasa un mazliet jāpadomā. Bet par to tēmu, ka vai kaut kas ir jādara vai nav jādara, mēs jau arī ar tevi esam runājuši par globālistu plāniem jau vairākus gadus, bet ne jau tāpēc, ka mēs tos būtu pieņēmuši, ka tie ir nenovēršami. Jā, tieši otrādi mēs to esam darījuši tikai tāpēc, ka lai cilvēki saprast mazliet uz priekšu, kas var notikt, ja neviens neko nedara. Jā. Tikai tāpēc mēs to esam darījuši un iespēja robežās turpināsim to darīt. Jo mana personiskā pārliecība ir ļoti konkrēti pausta, kā mūsu gribas spēks, veseles spēks, radošums. Viss ir tas, kas spēj izmainīt realitāti, jebkurā mirklī. Visa viņu vara un viņu visi šie plāni kā reizi balstās tieši uz to, ka neviens neko nedarīs, nesapratīs un nepretosies. Jo tik līdz kaut kas kaut nedaudz sāk pretoties, ļoti daudz, kas sāk jukt. Tieši tā, nu tāpēc jau Dievs mūs šīs planētas ir nolicis, lai mēs strādātu viņa vārdā. Tas nenozīmē sēdēt mājās un teikt, viss ir nolemts, viss ir beidzies, ja? Šāds te ir hinduismā tāda, tas saucas fatālisms, tā viņi dzīvo, ka viņi ir pieņēmuši, ka viņi vienmēr būs savā kastā, neko nevar mainīt, viss ir izlemts, no jēgas, neko jāsamierinās. Labi, kaut kādā brīdī tas mazochisms viņiem palīdzot, tad viņi var priecāties un neko negaidīt, ja, vairs no dzīves. Un mēs uzskatām, laikam jau mēs varam izmainīt savu dzīvi, tautas likteni. Tikai tas, ka, protams, mūsu vietā mēs to nedarīt gan.
katrā ziņā cīnoties par vērtībām, labāk ir cīnīties. Uzvarēt, protams, ir labāk, bet cīnīties un varbūt zaudēt, nekā nedarīt neko un pēc tam norēdz. Tam tāda švaka mašīna. Kāds ir? Daudz mūs atbalsta. Mums kāds raksta, kāds mums kaut ko raksta. Cilvēkiem trūkst informācijas. Īstenībā diezgan īstenībā tās ir, it kā tā varētu likties, ja, bet tajā pašā laikā mūsdienu laikmetā cilvēkiem trūkst vēlmes kaut ko zināt. Viņam ir vieglāk aizvērt acis, jo mazāk zina, labāk gulēs. Un vēl tāds teiciens ir. Tajā ziņā gan es nevarētu būt piekrist. Mūsdienās šis ir informācijas laikmets, tā to sauc. Jā. Tagad, kad jebkurš savā paša vietālrunī var atvērt jebkādu aplikāciju, jebkādu saitu, izlasīt. Tas ir gribas jautājums, vai man tas viss ir izrakstīts, nekas nav slēpts. Tagad teikt, ka trūkst informācijas, tas būtu tāds muļķīgs attaisnojums. Informācija apkārt mētājas. Trūkst. Jā, viņi ir jāmeklē. Protams, ja tu nezini, par ko tev ir jāmeklē tā informācija, tu jau tur ir. Labi, bet vai nu kad, bet mūsdienās nevarētu kaut ko atrast te pašā internetā, tas ir mazliet smieklīgi. Tas, ka cilvēkiem neinteresē vairāk par izrakstiem, tas vai arī, protams, ne Latvijas mediju telpā tas ir jādara. Tas gan ir fakts. Tieši tāpēc jau svarīgi ir zināt valodas. To pašu krievu valodu, tāpēc viņi aizliedza. Bet vai mēs nezinātu, kas notiek? Jā, budžetniekiem nauda aizmālējas acis. Jā, bet tas ir tāds interesants tāds fenomens, tāds sajūta, ka viņi dzīvo tajā savā ēkā, kur viņi strādā ārā, nenāk bērni, arī ārā neiet, jā. Es nezinu. Kas te notiek? Tas ir noticis. Notiek pārgrupēšanās, spēku pārgrupēšanās. Jā, parakstāmies. Runāra. Pārgrupēšana būs uzbrukums no trešās puses. Meklī zēriens. Kur? Skaists jau mums tas karoks, skaists, jā. Vēl viens stāv, jā. Es jau nodevu toreiz, es rakstījāt pareizi. Mēs tik ieraudīsim sevi kaut kur Facebookā. Ko? Neies rekordus. Roberta pasaka čau. Uzmat čau, atsaka. Labiem cilvēkiem. Ejam ap divas. Ko, iesi? Ejam, naču. Tā, te iet.
Vai ir vēl kaut kas, ko tu gribi pastāstīt saviem sekotājiem, saviem ļaudīm? Ļaudīm. Es cik tur to parakstu vēl trūkst. Bet vismaz kaut kas būs padarīts. Kaut kas būs padarīts. Es pieņemu, ka šis arī nav tad pēdējais protests. Nav jau. Tas jau arī tikai nozīmē to, ka atkal tiks sniegts iekšā vēlreiz tas, kas jau bija. Jā, tev viņi izskatīs atkal, jā? Darīts tas pats, kas jau bija, un kāds tas balsojums būs, ja tie zilie zemnieki vienreiz ko izdarīja, viņi ko nedarīs vēlreiz, es nezinu. Jā, tur tie cilvēki jau nemainās, it kā tur tas... Bet pēc galvenais jau ir tas, ka ir jāpanāk plaisa kolektīvai apziņā. Jā. Tas ir tas, kas nosaka un liek darīt lietas. Tas pats fakts, ka kaut kur vienreiz savācās kaut kādi ļaudis, antivakseri un tā tālāk, kā mūsu lomā jau neko nerisina, bet tas, ka cilvēku apziņā iestājas kaut kāds lūzums beidzot. Viņi saprot, ka ir vienā vietā. Un tad varbūt. To mēs arī joprojām ceram. Jā, tomēr Latvija nav tik liela, kā mēs zinām. Kā jau nevajadzētu... Visi zina, kā nevajadzētu būt problēmām, būt visiem informētiem par tik dramatiskām lietām un kaut kā iesaistīties. Šobrīd, kāda tur Eiropā situācija, cik es zinu, tad Bulgārija, Slovākija ir atteikusies to. Šobrīd kaut kāda valsts Polija, laikam arī. Jā, smieklīgākais, ka pati Turcija ir izstājusies. Jā, to jau mēs pagājušreiz apspriedām. Tāpēc ir dažas valstis, kurās tas netiks pieņemts. Tas ir skaidrs, bet lielākā daļā gan ir. Mums tagad notiek šīs debatas tā saucamās. Jā. Kas mums te rakstījis? Lasi, ko tev raksta Laura. 87. gada konvencija 12. pantā homoseksuālismu manifestā. Tāds arī ir. Kāds ir? Jā, tur viņiem ir tas. Viņi sen plāno. Visas tradicionālie. Redz, cik viltīgi tas ir izdarīts, ne? Jā. Stereotipi. Tas ir kā slikti. Jā, tas tā pieņems, ka tas ir slikts vārds, stereotipi, ka tas kā ir kaut kas būtu jālauž. Jā. Bet ja tādā veidā izmaina jēdzienus un nosauc... Tādā mēs laikā dzīvojam, ka nomaina jēdzienam un citu nosaukumu uzreiz, tas pilnīgi kaut kas cits ir. Ka dabiskais dzimums un viss, ko sievieti un vīrieši dara un kā cilvēks eksistē. Tas ir stereotips. Tas ir tāds stereotips, ko vajadzētu pamainīt. Tas ir stereotips, ka sievietei jādzemdē muļķības, tās ir, jā? Tagad jau... Atsmodīgi. Jā. Būs vēl tur tālāk jau nāk transhumanisms un cits briesmnieks. Jā, rakstīja. Tas mums tur bija. Cik maz cilvēku. Zini, jā, to jau mēs sakām katru reizi jau šodien jau ir daudz. Bet, mascinīts gāž lielu ministru kabinetu. Būs jau labi. Nevajag jau daudz. Galvenais ir kvalitāte. Jā, nevis kvantitāte, bet kvalitāte. To mēs piegādājam. Tā. Labi. Skaista jau mums tā Rīga ir, skaista koki. Ļoti skaista. Vēlreiz cauri godā. Iesim cauri, jā. Klausies, tāpēc mums ir tad svētki drīz ir. Kāda tev ir svētki drīz? Kārtējais gads tā ir mūsu dzimšanas diena. Kad? Tas bija parīt, jā. Tā ka gatavojiet labus vārdus, dzejos, sveiciens. Jā. Šogad es atšķirībā no pagājušā gada pat varēšu kaut ko pateikt. Jā, pareizi, jā, pagājušā gada bija tāda ļoti situācija. Bija jāsveic tevi, jārunā tavā. Aplinkus. Sētas durvīm viss tika darīts. Jā, iedomājieties kādā valstī, kas te notiek. Cilvēks nedrīkst pateikt paldies cilvēkiem, sveicējiem publiski sociālajos tīklos, savādāk viņi apcietinās. Tik tā mēs būtu. Jā, un jā, būs arī no mums kāds sveiciens Ainam dzimšanas dienā. Kāds video sveiciens būs ļoti jauks. Tev Maivs arī nezinu, bet viņam būs sveiciens. Jums arī pārmaiņas pēc no kaut kas tāds.
radošs un skanīgs. Un, tā kā, jā. Mēs iepriekš, jā. Es iziesim vēl aplīti, un tad jau noslēgsim ar atvadu vārdiem. Jā, redziet, satikām arī savus kolēģus šodien, pēc ilgiem laikiem klātienē. Šodien ir ļoti aktīvi. Lācīšu klubu satikām. Māris pat mums pamāja. It kā mēs būtu draugi. Jauki. Labi, mēs esam draugi. Te kāds pilnā kostīmā. Vēl labs ir, ko paskatīties. Jā. Kad mēs bijām, cik vispār bija 7 cilvēki. Pagājušais, ka izskata iepriekšējos pārakstus, jā, tos 10 000. Jā, tas bija tas svarīgākais brīdis. Tas bija tas svarīgākais, bet jā, likās, ka varēja to visu izbeigt. Apturēt, jā. Ja vecāki nekontrolē. Kādas viņi paldies. Aktīvie jaunieši, kurus vienmēr prieks redzēt arī. Redziet, visiem ir telefoni, visiem ir kameras, informatīvais laikmets, sit augstu vilni, tā kā tā informācija viņai jau vajadzētu būt tā kā pieejamai. Varbūt vēlaties teikt kādu vārdu šajā sakarā? Kādā sakarā? Šajā. Kur vīrieši palikuši? Kur ir vīrieši? Sievietes atdodiet vīriešiem savus kleitus, un tad mēs izpildīsim, kā viņus tur sauc, LGBT atbalstu, jā? Jā. Ja nav mums vīrieši, tad lai staigā kleitā. Tagad ir LGBTQ+. ZWX vai ZDVC. Ārprāts. Cik tālu mēs aizgājuši. Labi, humors humoram, bet, traģikomēdija ir, jā. Jā, būt smieklīgi, nebūt tik bēdīgi. Man liekas, ka cilvēki tomēr ir mazohisti. Viņi grib ciest. Jā, protams. Bet būtu pareizi viņus ielikt atsevišķi, viņi cieši, bet kāpēc viņi citu grib paraudīt? Es negribu. Piekrīt. Negribu. Bet tu vari palikt savās pozīcijās. Slikti, ka maz paliek, jā, bet tik un tā ir labākā sēka. Jā, viņi jau visu laiku saka, mēs jau neko. Bet reāli viņi taču ir tie, kas nāk virsū. Mums savu ārprāt. Jā. Tas tikai sākumā tā bija, ka jā, reku viņiem kaut kādas tiesības, ka vajag. Bet ja tu vairāk atdod viņiem šīs tiesības, jo tev pašam paliek mazākā telpa, dzīves telpa. Kādas tiesības viņiem nav bijušas? Balsot nevar, viņus kaut kur nelaiž. Viņiem tieši tādas pašas tiesības kā mums visiem. Viņiem vajag vēl kaut ko. Ja ar tādām netīrībām bāžās virsū, tad man gribās teikt to, ko 2 gadu atpakaļ. Kur ies tālāk no maniem? Ja? Viņš nāk klāt. Bet viņš nāk klāt, jā. Un tad viņš ir dusmīgs, ka tev nepatīk. Viņš ir vardarbīgs pret manis. Jā, viņš saka, ka tu pārkāp viņa tiesības. Ar savu viedokli, kādām tiesībām tev ir viedoklis. Pareizi. Dabisko. Nē, redz, mēs jau dzīvojam dabisku dzīvi, ja mēs ar saviem tādiem uzstādījumiem negrūstamies citiem virsū. Tā lielākā daļa sabiedrības dzīvo. Bet tā, kad man pasniedz nenormālību kā normu, tad stop. Ir kaut kāds moments, kad es saku stop apstājies, ja? Tālāk nenāk.
Kā tev bija tas iekļauties slimā sabiedrībā, nav kā bija tavs teiciens mīļākais? Jā, tas ir ļoti labs teiciens. Viens no maniem dzīves moto, ko teica viens no dižajiem indiešu domātājiem, Džidu Krišnamurtī, ka spēja iekļauties slimā sabiedrībā, tas nav veselības mērķis. Tas šobrīd arī notiek. Jā. Vai nu mēs tajā iekļaujamies, vai tomēr nē. Nu, redzi, ja viņi grib pārveidot šo pasauli, pat mēs nevaram īsti nosaukt, kas tie viņi ir, jo viņi jau paši arī nerādās. Tie ir tikai izpildītāji, kurus mēs redzam. Ja? Tad viņi iet uz visādām viltībām. Vai cilvēks tik tālu ir izaudzis, ka viņš spēj atšķirt, kas ir labs un kas ir slikts? Filozofisks jautājums. Jā, mēs esam nonākuši tik tālu, ka mēs varētu pateikt. Nu, tāpēc jau viņi sāk ar pašiem mazākajiem, jo kamēr tas cilvēks vēl nav sapratis, kas ir labs un slikts. Tā ir programmēšana. Cilvēks, kurš jau ir iemācījies dzīvē, kas ir labs, kas ir slikts, viņu nav tik viegli vairs apmānīt, vairs nav tik viegli iznīcināt. Tie paši mazākie, kas vispār meklē vispār jebko. Jā, tāpēc arī pie viņiem ķerās un paskatoties. Tas, kas notiek ārzemēs, kur šie murgi jau ir tā kā absolūta norma, jau viss tiek pieņemts un ir viņas un visi šie te, kā saucās tie, pronauni, ja, kā viņi jāuzrunā, ja. Paklausoties tos jauniešus, tas izskalojuma līmenis prāta ir tik pat neaptverams. Bet ir pilnīgi skaidrs, ka viņš ir izskalots jau no dziļā bērnībā, ka tur vairs pat nav vietas. Tu pat nevar vairs runāt ar viņu, kas ir labs un slikts, jo viņš tik jau pazūd, absolūti pazūd. Viņi pieķerās klāt pašam mazākajam. Tātad, ja no gada līdz 6 gadi viņiem izdodās vēl uz savas programmas, ja, tad faktiski tas ir viņu... Mēs vienmēr esam tiešām. Tas ir viņu cilvēki. Mēs te runājam. Jā, nē, jūs droši varat nākt, vispār jau nav nekas. Mums no skatītājiem ir jautājums jums abiem diviem, kā ģimenei, kā pārim. Tieši kad mēs varam sagaidīt jums, kā jūs gaidāt trešo? Bērnu. Mums jau nav vēl pirmā, nav otrā, trešo. Nu labi, trešo jums, trešo 1, 2, 3. Sapratu, jo Stambulas konvencija, demogrāfija, vai kaut kā strādā? Tā tad drīzumā mēs varam sagaidīt, ja? To tikai pa dēls, mēs tikai tēvs zinīt tā, virsās teikt. Jā. Tā diena vienāds kā radus. Ko jūs varētu teikt par šo Stambulas konvenciju? Zinu, ka jums bija speciāli izlaidums, jūs par to runājāt, stāstījāt. Bet kopumā uz šo dienu tā iekšējā sajūta kaut kas mainās pareizā virzienā? Gribētu ticēt, ka mainās, tāpēc, ka viss šī tā saucamā, angliski to sauc woke ideoloģija, vienu brīdi, visi šos stūmi, jo varavības, visu notiek, tam bija jābūt visos viena ekrānos, visos kompānijās, visiem bija jākrāsojās, var redzēt, ka tas kaut ir apslēsts. Bet tie, kas organizēja, sapratuši, ka tam pretestība tomēr kā bezcerīgajos rietumos, tomēr izrādījās vienīgos redzēt, ka tie kā kompānijā, kas nobrukta, skuri tās savas jaunās nādiņas un kādas lietas redzēt cerību, ka pamazām tas atbalsosies arī pie mums, protams, lēnām un ar inerci. Bet, kā saka, zivs pūs no galvas, šajā gadījumā tas ir labi. Kāda rosība jums notiek? Viss vēl nav zudis, es gribu teikt. Mēs esam pārāk... siltāk atcerēt. Nav vēl zudis, viss nav vēl zudis. Mēs esam pārāk vēl neesam ievilti tik ļoti iekšā, ka mēs vēl varam visu labot un glābt. Es tā domāju. Paldies, ka esat, paldies, ka atnācāt, un tad gaidīsim ziņas attiecīgi, ja? Tur ultrasonogrāfijas vai kaut kāds. Citas ziņas jums neinteresē? Nē, mums šobrīd demogrāfija vairāk, jo tas ir... Daudz kanāls, bet demogrāfija atbilst vairāk atbalstu. Vai tad būs speciāli izlaidumi? Tad mēs obligāti uztaisīsim speciāli izlaidumu. Obligāti. Paldies. Lūdzu, jā. Launāda. Jā. Nu labi, šādas te demogrāfiskas nots.
Kā jūs domājat, mēs varētu veikt? Nu, ko nu tad tiekamies kaut kādos nākamajos raidījumos, mēs vēl taisīsim raidījumus, ja? Jā, toreiz mums tā sanāca sadzīves apstākļu dēļ, ka mēs varējām. Es uztaisīju, un tad tagad Tas ļoti labi sanāk. mazliet ir vēl jāpadara lietas, bet mēs noteikti atgriezīsimies, kad tas varētu būt. Jā, bet nākamajās. Jā. Jā, mēs apmeklēsim kādu ļoti tādu vietu, ļoti mistikas apvītu. Varbūt nodosim sveicienus. Varbūt nodosim sveicienus no turienes, jā. Tā kā paldies, lai mums visiem izdodās, sargāsim savus sanāk. Izdodās ir tā kā dod uz āras atvainošanos. Tas lāstveidīgais. Lai mums sanāk un nāk laimītas un labas lietas un sveitības. Un, kā viens jauks mācītājs šeit teica, ja Dievs ir ar mums, tad kas būs pret mums? Vispārējie, bet tā kā, jā. Paldies jums un līdz nākamajai reizei.